Ekonomikas ministrs Artis Kampars skaidro, uz kādiem aprēķiniem balstīts cipars, ka ātrgaitas vilcienu līnijas izveide starp Rīgu un Maskavu varētu izmaksāt $8 miljardus. Tās ir tādas provizoriskās izmaksas atbilstoši līdzīgiem projektiem. Ziniet, ka no Pēterburgas uz Helsinkiem ir šāda līnija līdzīgi palaista. Ja? Un provizoriski apmēram, vērtējot 1 kilometru izmaksu šādos gadījumos, apmēram tādas tiek vērtēts. Protams, ka, ja tur būs detalizācija, tas būs detalizētāk, bet noteikti ļoti lētas nebūs. Vienlaikus Kampars norāda, lai ideju virzītu uz priekšu, nepieciešama nauda. Tikmēr satiksmes ministrs Uldis Auguls atzinis, ātrgaitas vilcienu līnijas izveide starp Rīgu un Maskavu ir lielāka prioritāte nekā dzelzceļa projekta Rail Baltica attīstība. Viņa prāt līnijas izveide Krievijas virzienā ir ekonomiski pamatotāka, salīdzinot ar iespējamo dzelzceļa līniju Eiropas virzienā.